atbalsta mākslīgā intelekta rīku izmantošanu skolas darbiem. Ja to lieto saprāta robežās, jo visi šie čati arī man personīgi ikdienā palīdz, taču es neesmu par, ka tas viss uzraksta skolēna vietā. Mēs jau, manuprāt, pārāk daudz izmantojam šo mākslīgo intelektu. Piemēram, ja es ķīmijā skatos uzdevumus, es saprotu, kā viņi izpildīt, es nobildēju, pajautāju savam mākslīgā intelekta draugam, un viņš man izstāsta sodus, kā tu izdarīt, un tad es tālāk varu pati izpildīt uzdevumu un iemācīties un apgūt. Ja tev tas palīdz, tu vai kaut ko tā kā paprasīt viņam, vai kaut kādu vienu piemēru, lai viņš tev izpilda. Es neatbalstu mākslīgā intelekta izmantošanu skolas darbiem, bet mācību procesam gan jā, ja tu to izmanto pareizi. Ja mēs liksim vienkārši rakstīt esejas mūsu vietā, tad mēs neizaugsim nekādā ziņā, bet es domāju, tas noteikti ir svarīgi. Tas būtu liekulīgi, ja es teiktu, ka nepiekrītu, jo pati bieži izmantoju. Mūsu nākotne ir mākslīgais intelekts. Vai mēs to gribam atzīt? Tas kā kurš uzskata? Piektklasnieks sāks izmantot, kā piemēram ChatGPT. Tā rezultātā viņš vairāk uzticēsies viņam nekā sev, neattīstīs savu domāšanu tik daudz un vienkārši neattīstīsies. Jo bieži vien viņš var nepareizi pateikt kaut ko tev, un ja tu vienkārši tā uz dūlo raksti to, ko tev viņš ir pateicis, tad var ļoti slikti aiziet, un tu pats arī neko pēc tam nesaproti. Pārmērīga mākslīgā intelekta izmantošana var ļoti ietekmēt jaunieti tādā ziņā, ka viņš neiemācīsies šo vielu pats, viņš vairs nevarēs būt patstāvīgs, viņam vienmēr vajadzēs, lai viņam ir mākslīgais intelekts, kam pajautāt. Var sākt pārstāt, domāt, kur pašam atrast informāciju, un arī var sākt paļauties uz neīstu informāciju. Skolotājs tā nevarēja kaut ko izskaidrot, vai tu stundā kaut ko nesaprati, palūdzot, lai, piemēram, matemātikas piemēru tev izskaidro ChatGPT, un tā var vispār, tas ir alternatīvas mācīšanai, pašmācībām. Ja vajag tēmu izpētīt dziļāk, tad mēs varam palīdzēt, jo mākslīgais intelekts vienmēr ļoti labas un vieglas un īsas atbildes dod, un tas mums palīdz iemācīties tēmu dziļāk. Kā tu domā, vai mākslīgā intelekta rīkus vajadzētu izmantot skolas darbiem?